Parādīšu jums atrašanās vietu, kur notiek braukšana ar mocīšiem. Šādi izskatās krasts, tīrs sakopts un patīkams. Lūk, parādīšu arī dzīvē mocīšus, lai jums ir vairāk informācijas par pašu atrašanās vietu. Lūk, šis oranžais ar sarkanu ir Sīduvas parks. Pilnīgi jauns mocis. Divas vietas. Kravnesība 160 kg. Uzkāpšana no aizmuguris. Ir nodalījums priekš telefona. Nu, šis ir vairāk tāds kā krosinieks. Manevrēt spējīgs, ātrs, ar vieglu svaru. Un ar divām vietām. Šādi viņš izskatās tuvumā. Ļoti labi visu var saskatīt, apskatīt. Dažiem vārdiem sakot, veiktspējīgs, budžeta klases mocis. Tad nākošais mums ir Sīduva veiks ar 3 vietām lielām. Kravnesība 270 kg. Šis jau ir krietni lielāks par Sparku, stabilāks. 3 ļoti lielas vietas, mīkstas, ļoti ērti sēdēt. Drošība un komforts ir visaugstākajā līmenī. Smuks panelīts, vairāk podziņas. Cimdu nodalījumā varam salikt pat vairākus telefonus bez problēmām, priekš selfijiem. Priekš kājām mīksti paklaiņi, vizuāli krietni jau smukāks mocīts izskatās. Liela platforma, kur jūs noteikti būs omulīgāk atrasties. Lieli rokturi, kur pieturēties aizmugurē sēdošajam. Mēs varam ar veiku modelīti tātad vilkt veikbordus, slēpes, uzlikt šādu te ļoti ērti ir uzkāpt uz mocīša. Jā, pakāpiena kāpslīts, tas mums atvieglo uzkāpšanu. Nu un vizuāli, protams, viņš izskatās krietni labāk. Krasts ir vienmēr sakopts, tīrs. Kreisajā pusītē mums ir bremze, atpakaļgaita un neitrālais. Izmantojam reti, bet opcija patīkama. Nu, lūk, šādi izskatās. Šī ir tā vieta, kur tas viss atrodas un notiek braukšana. Te mocīši stāv. Vienmēr nopļauta zālīte. Tur mums ir galdiņš, saules sargs un grils. Tepat tās atnāc un jau mocīši. Burtiski daži soļi. Nu, ja gribās otru pusīti, ugunskura vieta ir galdiņš, saules sargs un grils. Zaļās zonas ļoti daudz. Bērni var paspēlēties, paskraidīt pa zālīti. Parādīšu ūdens tilpi. Kādi plašumi te paveras. Visa šī zona aktīvai atpūtai jūsu vajadzībām. Uz tikšanos uz ūdens.